Es esmu pārdevis savu Somijas īpašumu, man ir 100 000 latu. Es dodot pie jums uz banku jautājumu. Es gribu 12% gada pēļņu, bet uz kādu? Ko jūs man ieteiksiet? Investēt 100 000 latu ar 12%, ja jūs man labāk ieteiksiet zaudēt 4% un likt uz depozītu. Ja mums klients jums dod zināt, ka viņam ir seifā šaujamais, kā jūs rīkosieties? Wow. Es domāju, ka šaujamais šajā situācijā neko nemainīs, vai ne? Tur tas, ko jūs glabājat savā seifā, tas ir, protams, katra paša darīšana. Bet, ja mēs skatāmies uz tirgu, es nekādā ziņā negribu pašlaik teikt, ka tur būtu, teiksim, jāaizmirst pa akcijām, noteikti nē. Vēl viens jautājums bija, protams, kādā valūtā jūs šo naudiņas saņems. Latos, tad drīz jau jums 12% būs arī depozītos. Tā kā, jā. Latvijas Somītiem. Jā. Es domāju, ja jūs aiznesīsiet 100 000 un jūs teiksiet, ka jūs uz gadu gribat nolikt, tad jūs būs bankas, kur jūs varat dabūt arī 12% var sarunāt noteikti. Šobrīd nevarēs sarunāt, nē. Ar mani jūs to varbūt ar Pareks, ka ne? Ar Svetbanku šoreiz nē. Vai jūs ieskat dotā brīdī uz vienu gadu sūtīt iekšā naudu vērts pīskus? Vecpīri principā ir daudz un dažādi, bet šobrīd jāreikinās ar to, ka, ja primārais ir kapitāla saglabāšana absolūti bez riska, tad tas, ko jūs varat dabūt, piemēram, Vācijas obligācijās, būs vien pāris procentu labākajā gadījumā. Un, ja interesē kaut kāds augstāks ienesīgums, tad jau tur neizbēgam parādīsies arī riska faktors. Bet tad, principā, ir jāizvērtē, kas īsti ir svarīgāks - kapitāla saglabāšana vai pelnīšana. Ja tā ir pelnīšana, tad, pastoties uz Austrumēropas obligāciju kaut kādu segmentu, tur var atrast obligācijas, kas maksā 20–25% gadā. Bet tajā pašā laikā ir jāapzinās, ka šeit ir pieaudzis, teiksim, default risks un atsevišķas kompānijas arī var nobankrotēt. Tāpēc, tas tomēr ir jāizvērtē, kas gal galā ir svarīgāks - kapitāla saglabāšana vai pelnīšana, jo 12% absolūti bez riska, kamēr vēl nav depozīta, kā Mārtiņš solīja, uz 12%, tad pagaidām to vēl nevar izdarīt. Jā, tā. Tad reāli katru dienu pie manis atnāk vismaz 1, 2, vairāk klienti. No vecmāmiņas. Ne vecmāmiņas, bet līdzīgi klienti, kuri nav šaujamais, bet ir 100, 500 un tā tālāk tūkstoši, viņam ir līdzīgi jautājumi, un viņi uzreiz nodefinē, tad, ko viņi grib vai saglabāt šobrīd, vai, teiksim, aizvest naudu kaut kur ieguldīt, kas ir drošāks par jebko, ko var piedāvāt pašreiz vietējas bankas, vai viņš grib nopelnīt, vai viņu grib nopelnīt, un tur jau parādās tie riski faktori, ko minēja Jānis. Tiešām, tad, ja jūs gribat saglabāt savus, nesaglabāt, bet drošāk ieguldīt, visdrošāk ieguldīt, šobrīd es jums piedāvātu uz gadu 3,7% eiro Vācijas valsts obligācijas, ne valsts, bet pašvaldības, valsts dos 2,7 un tā tālāk. Ja jūs tas neapmierināt, tad jūs pateiksiet 4,75 var dabūt depozīta eiros, tad īstenībā tad uz gadu šobrīd neviens mums nepateiks, cik īsti jūs dabūsiet akcijas, kāds jums būs ienesīgums 10–15%, par tādiem procentiem neviens nerunā. Ja jūs gribat ieguldīt akcijas, tad procents tas tiešām, ko jūs man pajautāt, tas būtu sākot no 20–30%, jo pašreiz tas ir, teiksim, ja jūs esat gatavs iet akciju tirgos, tad tas ir tas procents, ko jūs prasītu. Un tad, principā, vai tad tur sadalīt tos riskus un kaut ko diversificēt, principā neviens šobrīd to nejautā. Tiešām mums ir divi ekstrēmi, vai tad novietot naudu kaut kur ļoti droši, vai jūs gribat nopelnīt uz tā. Un, teiksim, no tā mēs arī vadamies. Cik ļoti šobrīd akciju cenās investori jau analizējot un ietvēruši to slikto scenāriju, ko Mārtiņš Kazāks minē? Kas ir tās ziņas, kuras varētu uztvert par pozitīvākām nekā gaidīts, vai tas ir, 0% IKP, vai arī negatīvs būs pozitīvs, jo nevis -5, teiksim, nedaudz. Tīsumā ļoti labs jautājums attiecībā uz Baltijas akciju tirgu. Pastoties uz tām akciju cenām, kas ir šobrīd, tad pat Rīgas fondu biežā ir atsevišķi gadījumi, kur varētu teikt, ka investori jau ir iecenojuši kompānijas bankrotu, likvidāciju tādā veidā, kas ir pa pusē tāda krimināla un mazie akcionāri neko nedabūna. Tas būtu apmēram tāds scenārijs. Un, kā jau es teicu, skaidrs, ka tās akciju cenas ir netaisnīgi zemas. Savukārt jautājums, vai viņas var kļūt vēl zemākas un vai viņas var šeit palikt, es teiktu, ka jā, mēs varam pastīties uz
2000. Gadu un 2001. Gadu, kad principā pēc Krievijas krīzes akciju cenas bija aptuveni tagadējos līmeņos, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem price earnings, price to book un price to sales rādītājiem. Un, kaut kā neviens viņas īpaši neizmantoja, un pagāja kaut kādi 2-3 gadi, kamēr sākās kaut kāds pieaugums. Tāpēc es tomēr neesmu tāds pārlieku optimistisks uz tādiem tuvākās nākotnes scenārijiem akciju tirgū. Kādiem būtu jābūt labo ziņu virsrakstiem? Tur bija tas jautājums. Kas ir tas, ka jūs atnākat, ieraugat un ir? Labo ziņu virsraksts, jo man liekas diezgan daudz arī Mārtiņš nosauc tieši, kam būtu jānotiek globālajā ekonomikā, lai šī riska aptīte uzlabotos. Un Baltijā tas droši vien būtu bezdarbs sāk samazināties, inflācija sarūk, IKP atkal pieaug, aptuveni tam līdzīgi. Tas jauna Amerika nav jāatklāja. Paldies, lūdzu. Man ir tāds jautājums, runāt finanšu krīzi, uz visu finansu speciālistu un labu laiku strādāju tajā nozarē. Tas nozīmē, ka bija kaut kāda, kā slimībai, bija kaut kāds vīrus, kas iemetās šajā finansu sistēmā, un vai jūs esat identificējuši, vai vispār pasauli identificēt šis vīrus, no kāda viss tas sākās, un tā jau nav pirmā reize pasaules attīstības vēsturē. Vai tās zāles, kā šo vīrusu apkarot un cik ātri viņi izdarīt. Šī zāles ir jāizdomā tagad Olēt farmām vai kādam citam, vai tas ir skaidrs, kādā veidā no šīs sistēmas iziet ārā un kas ir tie faktori, kādā veidā no šīs slimības tiek vaļā. Paldies. Tas ir viss, tas pat mums Latvijā. Tur tāda vienkārša risinājuma nav. Protams, ir vairāk mazāk skaidrs, kas ir tie faktori, tie iemesli, kas to ir izraisījuši, un arī vairāk mazāk skaidrs, kā to risināt. Ja mēs skatāmies un nosaucam varbūt tos galvenos faktorus, kas izraisīja pašreizējo situāciju, tad, protams, ir ļoti liela likviditāte finanšu tirgos kopš 2001. Gada. Ļoti zemes procentu likums, pārāk ilgi zemes procentu likums, nepietiekama finanšu tirgus regulācija atsevišķās jomās, ļoti liels, tieši likviditātes pieaugums veicināja aktīvu cenu pieaugumu, tas savukārt izmantojot dažādas, nezinu kā Latvijas pateikt, bet leveraging lietas, protams, izdarīja situāciju tādu, ka tas finanšu tirgus vienkārši uzpūta vairākus liels burbuļus. Ja? Un tā problēma vienkārši tāda, ka šie burbuļi nepalika tikai aktīvu tirgos, bet tie pārmetās, protams, arī uz iedzīvotājiem. Un visaktuālāk tas ir redzams tieši ASV un Lielbritānijā, kur mēs redzam, ka mājasēmniecība uzkrājumi pēdējos gados ir bijuši ļoti maz, taču tajā pašā laikā viņi parādi ir pieauguši ļoti strauji. Un, lai viņi atgrieztos pie normālas situācijas, lai viņi var savus parādus sekt un var, arī turpmāk patērēt, tas vienkārši nozīmē to, ka viņiem kādu laiku būs vairāk jākrāj nekā jātērē. Ja, un tas, liecina par to, ka šis deleveraging process, par kur jau minēju iepriekš, vienkārši prasīs salīdzinoši ilgu laiku. Bet tas ir tāds ilgāk laika risinājums, kas palīdzētu šo situāciju stabilizēt. Ja mēs runājam par īstermiņu, tad tie atkal ir finanšu tirgi, un tas ir uzticība finanšu tirgiem, savstarpēju uzticību finanšu institūciju starpā. Un tas ir tas, ko mēs redzam, ko dara pašlaik Eiropas Savienības valstis, ko dara ASV, proti nodrošināt likviditāti. Pirmais. Otrs ir nodrošināt banku kapitāla pietiekamību un finanšu iestāžu kapitāla pietiekamību. Un trešais ir palīdzēt pie šīs restruktūrizācijas. Jā, lai tā ekonomika var attīstīties un nav ļoti strauši šis otrais sitiens, kas nāks pēc tam par ekonomisko aktivitāti. Tā kā, protams, vairāk vai mazāk tas lietas ir zināmas, bet risinājums ir ļoti dārgs un tas nav vienā dienā panākams.